pamēģināt. Jau tu esi tas kaskadieris, ko es redzēju pa teļu? Jā. Kā tev sauc? Šokolādes lietas vai kā tev tur? Šokolādes saldējums. Šokolādes saldējums. Šokolādes! Tā ir dziesma par mani. Tā īstībā ir dziesma par viņu. Kas tev padomā šodien? Es dzirdēju, avīzē lasīju, ka tur ir kaut triki trakie padomā. Ir ābolīts un ir kalns. Un ir uzdevums. Tas ir iznākumā pēc irzīmes nobrauciens. Laiks skatīties, kas no tā viss mums sanāks. Drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Mēs ejam uz Ikšķulas lielāko nobraucienu, kas ir pielīdzināms viszemākajam Latvijas paugaram Golgāts. Mēs braucam uz visvareno munameģi. Tikmēr es cenšos būt stilīgs, hypebeasts un nopircis Nike punču somu. Protams, nav Supreme, ir reāli tīzlis, bet man patīk, kā izstās ir košas krāsas un viss notiekās. Tuvāk sirdī, tuvāk stilam. Tas ir stils. Pastāst, ko tu šobrīd dari? Kauto? Džentelmenis nekad nesaka. Tu vizualizē? Es vizualizēju savu, tā teikt, trases, trajektorijas labākos punktus. Opcijas, kur arī meža trasīti ir. Un centīsimies tik pie labākā apļa laikā. Kaut arī šeit aplis nav. Izbauds. Lai veicās. Šokolādes lietas tuliņi mēģinās neiespējama. Oh shit, mazie tuliņi gan iznostīsies. No kājām nostīsies. Man tāda sajūta, ka Saša to grib pamēģināt. Tu var mēģinās? Skaties. Ko tur tu darīs? Kā? Dod pamēģināt. Tā sēž virs un brauc. Ar komfortiņu? Es pateiktu, Jā. vai viņš strādā vispār, Jā, pārbaudi. Okay. Lielākā spriedze šajā trasē ir tik augšā uztrās. Piedod, šokolādes lietas lūdzu paliec dzīves. Šokolādes saldējums, respektīvi šokolādes spilvens un saldējums, plēve būs atbild uz jautājumu. Kā izbaudīt Ziemassvētkus? Jā, mazo! Jācer, kad es izdzīvošu. Ok. Oh my god! Es gribu Skarlīnu nosidēt. Oh my god! Man viss vēl ir savas dzīves. Kājas ir. Telefons maks, dzīve ir. Šis bija labs, šis man patika. Kā tas izskatījās? Tīpaši līkums. Nē. Nezinu, novēlējums visai. Novēlējums? Esiet jūs paši. Labi, ka tā kaska viņam galvā. Nav noslēpums, kas brauc zaķibiksēs. Mēs esam mājās un notiek veļas krāmēšana. Jā, šodien būs tāds īsāks vlogs. Kā tautā saka, mini vlogs. Nebūs, gan. Nebūs? Kāpēc nebūs? Nebūs, nosūs 10 lietas, par ko šodien esmu pateicīgs. Opā, aiziet. Ok, es uzrakstīju. Es uzrakstīju 10 lietas, par ko es šodien esmu pateicīgs Sleepsweetrā, kas notika labas ar manīm. Tātad, šodien es iegādājos tādu lietu kā MacBook Pro. Nespecificēsim, kuru, teiksim tā, kad tās nebija pāris kapeikas, ko es atstāju par šo lietu. Jāsaka gan paldies maniem vecākiem un radiem, kas man naudu sadāvināja un nedaudz pats, protams, no tā visu pielikt klāt. Bet, nu, man ir jauns MacBooks.
Šis MacBooks man, ja nemaldos, no 2011. gada iepriekšējais kalpoja. Jā, respektīvi, jauns sākums. Jāsāk domāt par varbūt, ka jaunas editošanas programmas ieviešanu un varbūt, ka nedaudz citādāk izskatīsies mūsu video nākotnē. Bet jā, man ir jauns MacBooks, es esmu nenormālā sajūsmā, protams, par to. Es esmu ļoti priecīga, ka Gustavam beidzot bija iespēja nopirkt, jo es nezinu, vai Gustavs stāstīs kādā video, bet tas viss aizkadrs, kas notika ar viņu veco datoru līdz šim, bija sāpes. Vienīgas sāpes, lai edidotu video, un tagad tas notiks 30 reizes ātrāk, un, man liekas, mēs visi būsim 50 reizes priecīgāki. Un tas ir jauns dators, ir baigi lielais notikums mūsdienās. Tev meita tāda folija. Man meita tāda folija šeit. Tātad otrā lieta. Matilde ļoti smuki rāpoja šodien, par to baigi runāja arī iepriekšējā video. Trešā lieta, mēs paslidinājāmies pa kalnu, kas bija super labi. Man kājās bija zeķiviks, un jūs to redzējāt. Jā, vai visu varēja redzēt, tie, kas skatījās no lejas. Mēs šodien ļoti veselīgi paēdām, tikai, gāzes ir diezgan indīgas šobrīd, kas nāk no apakšējā gala. Matildīt bija super mīļa šodien, kā viņa pājāja kaķīšus. Es daudz jaunas lietas un vecās atsvaidzināju, iemācījos saistībā ar visu to, ko es daru. Sarakstīju jaunas klientus nākamajai nedēļai, tas ir 7. 8 ielikt bildi Instagramā, un viņai diezgan labi gāja. Maz svarīgi, bet patīkami. Un runāju par Instagram sasniedz 10, kā tieši šodien tas īstenībā notika. Jā. Es izplānoju jaunu video savā personīgajā kanālā, un 10 es uztaisīju šo vlogu, ko tu skaties šobrīd. Malts. Par ko tu esi pateicīgs šodien? Vēl viena lieta ir Matilde. Vismā būs 2. Viņa tikko gandrīz nogāzās. Bet viņa tā. Nē, tas vecs sābols. Viņa bija iekodusies, vai ne? Tā gribās ēst. Savu tur tiešām tā gribās ēst. Viņš vecs ir jāmizjavimot. Matilde. Viens par to, ka Matilde vienkārši... Tu esi tik ļoti mīļa. Tu esi mīļa. Viņa ir mīļa un smieklīga, un es vienkārši man kūst sirds uz viņu skatoties. Es varēju palīdzēt māsai, adīt cimdu, un Karlīna vēl tieši pateica, labi, ka man ir vecāka māsa. Tā kā viņa nabaks viņai līdz 2. februārim jānodod 2 pāri, šobrīd viņai ir 1. pāri pusē. Bet es jau tikai palīdzēju, es viņai parādīju. Mēs pabraukājām superīgi pa kalniņu. Tas ir vēl viens punkts, ko arī Gustavs minēja, bet tas bija vienkārši amazing ar visu to, ka man nebija ne slēpošanas biks, vienkārši pilnībā nekā, kas saistīts ar kaut kādām sniega izpriecām. Bet es braucu ar kalniņu, un man kājās bija 60 dienu zeķu bikses. Man ļoti pateicīgi jājūtās ir par to, ka Matilde ēd. Viņa vienkārši ļoti labi ēd. Es nezinu, šī droši vien mamām, kam bērni neēd, šo nav patīkam klausīties, bet respektīvi briesmīgāk būtu, ja Matilde gulētu un viņa neēstu. Man liekas, es iztos daudz drausmīgāk. Es nokrāsoju matus mammai. Un nevis tas... Nē! Tu biji ievilcis pie sevis. Un tad 11. lieta, par ko es jūtos šobrīd ļoti priecīgi. Gustavs atrada Matildes legīgas pirms viņa palika par mazu viņai. Jā, bet par tiem mammas matiem runājot, nav tā, ka es baigi izbaudu procesu to viņas krāsojot, bet man ļoti patīk mamma redzēt pēc tam, ka viņa ir izmazgājusi un izžāvējusi matus. Un viņa atkal jūtās tā kā no jauna. Tā ir ļoti laba sajūta. Un jā, un laikam vēl viens ir vienkārši, ka esmu pateicīga par savu brāli un māsu šeit skaties, kā viņi kaukājās pa kalniņu. Un sapratu vienkārši man ir, kā brāli un māsu kopā nosaukt kā vienā vārdā. Jā, nav laikam latviešu valodā tāds vārds. Jā, un tas arī viss. Es pateicu 10 lietas, ceru, ka jā, man bija 11 lietas, aigies. Parādi, ko es šobrīd zinu. Un Gustavs dara to, ko es darīju iepriekšējā vlogā. Kārto drēbēs! Jā! Es tev garantēju, tu jutīsies 50 reizes labāk. Kas man ir tām 50 reizēm? Tu jutīsies daudz labāk, pabeidzot šo procesu. Es ceru. Iemačkājot tās drēbes, ko tev nevajag citā plauktā vienkārši, vai ne? Jā. Nu beidz! Kaut kā tā mums te iet. Svētdienas vakars.
kaut kā tā tipiska diena izčilēt, tipisks dienas noslēgums mājās. Rīt ir jauna nedēļa. Un, oh my god, kas mūsu meitai aug ausīs. Man liekas, ka meitenēm no visiem galiem nāk tikai vienredži un varavīksnes. Tā ir taisnība. Tiekamies jau pavisam drīz.